Nu, un vēl 3 trendi, ja, tad Call of the Wild, jeb šobrīd ir strauja urbanizācija, cilvēki dzīvo pilsētās, paliem uzturās digitālajā vidē, kondicionētā gaisā un tā. Un samazinās vienlaikus tur ārā, samazinās bioloģiskā daudzveidība, izmirst sugas, ja, diezgan strauji. Un tas viens no trendiem interesantiem, ja, ir atjaunot vai mēģināt atkal padarīt wild tādas ekosistēmas, ja, kas bija sākotnēji kaut kā, ne, un atgriezt tā kā to sugu daudzveidību kaut kādā. Un tāpēc mēs arī šo te wild mēs meklējam, ja, caur pārtiku, caur pārgājieniem, ja, caur piedzīvojumu parkiem. Un, lūk, pat ārzemēs ir, respektējot iepriekšējo trendu, ja, ir speciāli piedzīvojumi parki sievietēm, ja, kur sievietes izpilda īstenībā tādas, parasti pieņēmas vīriešu lietas. Ne. Nu, lūk, un jā, un ja mēs paskatāmies, ja, tad ja 60. gados hipija aizgāja dabā, ja, tad īstenībā mūsu klimata izmaiņu dēļ un tāda pārāk radikālas urbanizācijas dēļ, ja, tad iespējams mūsu bērni arī aizies dabā kaut kādā brīdī. Ja. Tad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šis te ir, vai tas manējais komforts, ja, kas ir, ko sniedz pilsēta, ja, ko sniedz drošība manās mājās, ko sniedz tur pieslēgšanās digitālai pasaulē. Ja, ne? Mums ir jālīdzsvaro ar to jaņu, kas ir cilvēks grib būt dabā, ja, un cilvēks tiecās pēc dabīgā. Ja. Un tāpēc mums arī īstenībā arvien vairāk parādās tādi atpakaļ pie dabas produkti, ja, un atpakaļ pie dabas tēli. Ja. Nu, jā, kā es minēju, ja, kas nojauc arī šo te dzimumu atšķirību, ja, tad kurš tiecās atpakaļ pie dabas. Ja. Un ilgtermiņā, ja mums šī savienošanās ar dabu būs arvien dziļākās izpausmēs. Ja, līdz tam, ka tur, piemēram, pilsētas fermās audzēs ēdamos kukaiņus, ja, vai tur pieņems ziednieciskās procedūras purvos, ne, un tam līdzīgi. Ja.